Jebkurai garīgai praksē ir divi mērķi, divu līmeņu mērķi. Viens ir augstākais, otrs ir dzīviskais, ikdienišķais. Augstākais mērķis ir sasniegt apskaidrību, apgaismību, dievu pasaules zemes virsū, paradīzi, jebkādā veidā. Otrs mērķis ir izmantot garīgās prakses tehnikas, metodes, vingrinājumus, lai sakārtotu to dzīvi, kuru mēs dzīvojam šajā pasaulē, fiziskajā, materiālajā pasaulē. Tas ir uzlabot veselību, uzlabot attiecības, nomierināt prātu, sakārtot emocijas, jogā atņemt muguras sāpes vai vēl kaut ko. Un šitie abi divi ir svarīgi. Ja mēs nodarbojamies ar kaut kādām garīgajām lietām tikai tāpēc, lai mēs sasniegtu augstāko un mums sadzīviskā līmenī viss ir šajā, tas īsti nestrādā. Ja mēs izmantojam garīgo praksi tikai tāpēc, lai atrisinātu kaut kādas sadzīviskās problēmas, tad tas arī īsti nestrādā. Abi divi ir svarīgi. Gan sasniegt augstāko mērķi, gan ne tikai augstāko mērķi, bet arī sadzīviski ikdienā kļūt labākiem, iedzīgākiem, sakarīgākiem, mierīgākiem, piepildītākiem. Abas lietas svarīgākas, gan augstākā, gan ikdienišķā. Kā tev ir ar šito?